Sveicināti! Ir aizdīts ceturtajā fināla atbildes spēles un ir noskaidrotas komandas, kuras jau pusfinālā gaida RR Legendary Unit un Cavendish vienības. Pirmajā spēlē tikās Livonija un Trakieži. Spēles rezultātu atklāja Mārcis Mitrovics ar precīzu metienu no groza apakšas tālāk. Komandas savā starpā apmainījās ar precīziem tālmetieniem un ceturtajā noslēdzot ar rezultātu 11-13 Livonijai par labu. Skatītāji tribīnēs mēļoja, ka Ingars Dambergs ir vērojis Kobe Bryant jaunākos highlights un tos veiksmīgi izpildīja mača laikā, gūstot 21 punktu pēc kārtas savas komandas labā. Bet Trako Ežu spēlētāji Roberts Strauma un Didis Sauziņš nebija nolaiduši rokas un deva pretiniekiem pretriecienu ar ātriem uzbrukumiem, puslaiku pabeidzot ar cerīgo -3. Otro puslaiku Trakie Eži uzsāka enerģiski un izlaicīgi pat izvirzījās minimālā vadībā. Turpinājumā komandas apmainījās ar neveiksmīgiem uzbrukumiem, tā it kā kāds būtu kustinājis grozus. Spēles turpinājumā notikumi būtiski nemainījās un Livonija svinēja uzvaru ar rezultātu 78-69, nodrošinot sev vietu pusfinālā, kur tiksies ar RR Legendary Unit vienību. Galvenais Livonijas uzvaras kaldinātājs bija Dambergs, gūstot 50 punktus un izcienot 6 atlēcošās bumbas. Viņam piepalīdzēja Apīnis, gūstot 13 punktus un arī izcienot 6 atlēcošās bumbas. Trako Ežu rindās ar 23 punktiem atzīmējās Roberts Straume, izcienot arī 10 atlēcošās bumbas, sasniedzot otro double-double karjerā. Tomsons viņam piepalīdzēja ar 3 atlēcošām bumbām un 20 gūtiem punktiem. Jo basketbols ir foršs.